Rīt no rīta, tātad svētdienas rītā, Rīgā sāks funkcionēt kāds jauns un nozīmīgs transporta mezgls. Tā saucamais Juglas ielas aplis šķērsojumā Biķernieku ielu. Īstenībā tas ir tikai pats sākums vienam ļoti nozīmīgam objektam, kurš šobrīd vēl šeit top. Svētdienas rītā tad satiksme tiks organizēta pēc pagaidu satiksmes organizācijas schēmas. Tas nozīmē, ka radīsies zinām apgrūtinājumi tiem autotransporta vadītājiem, kas vēlēsies izmantot pašlaik esošo Juglas ielas posmu, kas ir no esošās Biķernieku ielas Bērnu slimnīcas virzienā. Tātad šeit būs diezgan ievērojami apgrūtinājumi, līdz ar to mēs jau droši vien, kad vēlamies aicināt visus autovadītājus, varbūt atturēties no šī ielas posma izmantošanas. Lai gan braukt varēs, vienkārši jāsako līdz esošajām ceļzīmēm, kāds būs uzstādīts, jāievēro visi norādījumi, un tad jau tā kustība arī būs. Protams, sākumā, kamēr autovadītāji pieradīs pie jaunās satiksmes organizācijas, varētu rasties šajā mezglā arī zinām sastrēgumu. Otrs, ja tā varētu teikt, lielākās izmaiņas būs Kājas ielas un Biķernieku ielas krustojumā. Tad šeit arī autovadītājiem vajadzētu sekot līdz zīmēm, un acīm redzot, vairāk nāksies izmantot tieši šo jauno rotācijas apli, kurš jau tiks nodots autovadītāju rīcībā. Vislielākie ieguvēji šeit būs jau šajā pagaidu risinājumā būs tie iedzīvotāji, jeb autovadītāji, kuri brauc no pilsētas centra puses pa Biķernieku ielu. Tad, šeit jau viņiem nebūs jāveic līkumi pa Kājas ielas mazo posmu, gan baznīcu pa Biķernieku ielu, bet varēs izmantot jau jauno Biķernieku ielas trasi, izmantojot rotācijas apli jau tā kā varētu teikt galversijā. Šeit blakā mēs redzam arī savienojumu Juglas ielas un Biķernieku ielas krustojuma aplim ar jau Deglovu ielu. Tad faktiski iezīmēti jau ir dabā un jau pirmās asfalta kārtas ir uzlikts jau arī šai jaunajai līnijai, kas savienos Dienvidu tiltu attiecīgi ar Juglu. Jā, šis ir, varētu teikt, pēdējais posms, kas savienos Dienvidu tiltu ar Brīvības gatvi. Kā zinām, tad Brīvības gatavs Juglas ielā ir izbūvēts lielisks divlīmeņu krustojums, kurā satiksme rit pietiekoši raiti. Un šobrīd arī visa trasa no Dienvidu tilta pa Lubānas ielu, pa rotācijas apli, kas ir Lubānas, Deglava un jaunizbūvējumās Juglas ielas posma savienojums, un arī šo rotācijas apli tālāk tiks novirzīt tur. Tas dod vienu lielisku papildus iespēju autovadītājiem izmantot šo ielu, apējot pilsētas centru. Bet objektu kopumā tātad mēs nodosim? Būvnieki savā informācijā sacīja, ka viņi plāno objektu pabeigt šī gada 1. septembrī. Lai gan līgums mums ir noslēgts, ka būvdarbi jāpabeidz nākošā gada sākumā. Bet varam uzticēties, manuprāt, būvniekiem un gaidīt, ka uz skolas sākumu jau varēs pilnībā un pilnvērtīgi izmantot šo jauno ielas posmu. Ceļbūves firmai Binders principā laikam nav tāda vieta Latvijā, kur tūmā nebūtu kāds objekts, kas būtu veikts. Īpaši šajā objektā man nāk atmiņā, ka tepat blakām, var teikt, 1,5 km attālumā ir viens no pirmajiem Bindera Eiropas objektiem. Juglas asfalta segums ir likts Juglas papīra fabrikā. Gribētos izteikt tādu komplimentu, kad viņš tāds kā 2004. gadā, kā viņu uzlikt, tāds viņš ir šodien. Vai jums pašiem ir cits skatījums šī virzienā? Šobrīd jāsaka tā, ka šī objekta liktais asfalts droši vien, ka stāvēs ilgāk, jo šobrīd mēs esam pēdējā laikā gan pilnveidojuši savu meistarību, gan tehnoloģijas, un tad, ja tas bija tikai tāds sākums šī te jaunā asfalta ražošanā, ko mēs saucam par šķembu mastikas asfaltu, jā, tad šobrīd mēs jau daudz ko par to zinām, varbūt pat visu, bet, protams, ir iespēja pilnveidoties, bet šobrīd mēs esam pārliecinātāki par šo produktu, ko mēs ražojam tagad nekā vairākus gadus atpakaļ. Ļoti iespējams, ka tas tieši noderēs, ja šeit satiksmes plūsma arī būs nedaudz lielāka, kā, teiksim, Juglas papīra fabrikā. Sakiet, vai pie šī objekta bija arī kaut kādas grūtības? Ja runā no būvniecēja viedokļa, no būvnieka viedokļa, tad šis objekts īpaši sarežģīts mūsu prāt nebija. Mēs šāda veida objektus esam jau būvējuši daudz. Un, protams, jāapstiprina tas, ka būvniecību atvieglināja tas, ka šeit nav satiksme, kad faktiski viss tiek būvēts pa jaunu vietu. Arī tas, protams, ir viens no lielākajiem priekšnoteikumiem tam, kad mēs šo objektu varam uzbūvēt ātrāk nekā līgumā termiņā noteikts, jo var izmantot gan tehniskas, gan tehnoloģijas jaudas, gan cilvēku resursus. Jā, ļoti grūti būvēt, kad ir satiksme, tad objekts ir sadrumstalots, pa tvērieniem jāplāno, tas ir sarežģīti. Šis ir tāds pateicīgs objekts tieši būvniecībai.